Noslēdzies U18 Eiropas čempionāts pludmales volejbolā, kurš pirmoreiz norisinājās Latvijā Beachbox Elkor stadionā Rīgā, kur uz 4 laukumiem spēkiem mērojās 32 meiteņu un zēnu dueti no 30 Eiropas valstīm. Turnīra vajadzībām uzceltajās tribīnēs no 6. līdz 9. augustam spēles vēroja vairāki simti pludmales volejbola līdzstēji, tā skaitā arī pašmāju spēlētāju atbalstītāji. Es domāju, ka sākumā ir ļoti labi ņemot vērā, ka viņi arī droši vien ir ļoti uztraukušies. Un Servinu jau teica, lai neuztraucās, galvenais neuztraucās, tad jau būs labi. Bet super, maleči! Latviju čempionātā pārstāvēja 3 puišu dueti Mihāls Samailovs, Aleksandrs Nosonovs, kuri piedzīvoja negaidītu neveiksmi ceturtdaļfinālā pret Lietuvas duetu, un turnīru noslēdza ar 8. vietu. Tikmēr Atvars Ozoliņš, Kristaps Šmits un Rihards Lazdiņš Ervīns Āboms dalību noslēdz pēc zaudējumiem 8. ieņemot dalītu 9. vietu. Meiteņu grupā Linda Gramberga, Elza Smilškalna ieņēma dalītu 9. vietu, bet Ieva Petrova, Annija Jurdža ierindojās dalītā 17. vietā. Savukārt turnīrā ar pirmo numuru izliktās Graudiņa Nečiporuka aizsāka jaunu lapusi Latvijas pludmales volejbola vēsturē, kļūstot par 2015. gada čempionēm. Tāds milzīgs prieks un atvieglojums un tāds sajūta, ka vispār šis turnīrs tik ātri pagāja un mēs pēkšņi esam 1. vietā, tad mēs vēl īsti nesam sapratuši, kas ir noticis, tā kā ir ļoti patīkami. Latvijas meiteņu duets aizvadīja izcilu turnīru. Vispirms 8. ar 2-0 pārspēja Polijas sportists, 4. aizraujošā cīņā ar 2-1 uzvarēja Nīderlandes duetu, pusfinālā tikās ar Čehijas pārstāvēm, kuras šajā čempionātā ierindojās godpilnajā 3. vietā, un finālā pārliecinoši uzvarēja austrietis Ilonu Kisu un Katarinu Holceri. Man šķiet, ka mēs ļoti labi lasījām pretinieku, kad arī spējām atspēlēt tās bumbas. Pretinieks nezināja, kurā vietā mēs atradīsimies, bet mēs zinājām, ko darīs viņi. Tā bija patīkama sajūta, ka mēs valdījām par laukumu. Puišu konkurencē Eiropas čempionu titulu izcīnīja Remī Basero un Timotie Platrē no Francijas, kuri finālā ar 2-0 uzvarēja Timofiju Polujanu Dimitrovietski no Ukrainas. Bronzas medaļu izcīnīja pērnā gada U17 pasaules čempioni Florians Brērs, Īvs Hauzeners no Šveices. Es esmu ļoti daudz pasaules U18 pasaules un Eiropas čempionātos bijis, un manuprāt bija meistarības līmenis ļoti augsts gan zēniem, gan meitenēm, jo es ļoti labi atceros, kāds bija pirmais Eiropas U19 čempionāts majoros. Tad bija knapi 17 komandas un spēlēt mācēja vispār 5 vai 6, un mēs arī kļuvām par Eiropas čempioniem. To vairs nevar salīdzināt, tagad ir 32 komandas un ikvienu var uzvarēt, varbūt ne ikviena, bet tomēr pārsteigumi bija arī šajā turnīrā, un daudz no turnīra favorītiem neiekļuva labākos sešniekos. Rīgā tik plaša mēroga startautisks turnīrs pludmales volejbolā norisinājās pirmoreiz, jo sacensībās piedalījās 64 dueti pēc 32 komandām meitenēm un zēniem. Esam iemācījušos ne tikai organizēt, bet arī iemācījušos esat vinnēt. Un tas ir skaisti, kad mums ir šogad volejbolā un jau sevišķi beach volejbolā ir ne tikai panākumi pieaugušajos, bet ir arī bērnos, un tā jau ir šodiena, un tā ir nākotne rītdiena. Nākamajā nedēļas nogalē no 21. līdz 23. augustam Daugavpils novadā norisināsies Latvijas pludmales volejbola čempionāta Ergo Open 5. posms, kurā startēs gan sieviešu, gan vīriešu komandas. Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.